Labrīt! Rīta stundai patiešām zelts mutē. Atkal esmu Atēnu rītausmā. Kamera šobrīd negrib uztvert saulēkta zelta maliņu. Bet ko es gribu šorīt pateikt? Caur rotaļu mēs piekļūstam labāk zemapziņai. Tāpēc arī bērni rotaļājas, jo caur rotaļām viņi uzņem visu informāciju. Loģiskā daļa viņiem vēl nav attīstīta, bet emocionālā daļa, tā sajūta viņiem ir, tā zināšana viņiem ir. Un tādēļ viņi ļoti labi visu uztver, viņi nolasa vecākus, nolasa vidi, viņi nemāk vēl izanalizēt, bet viņi visu saprot. Un tieši arī šādā rīta stundā, vai jebkurā citā stundā, protams, tad, kad tu savienojies ar sevi caur rotaļu, tev pēkšņi atklājas daudz dažādas lietas. Un šorīt, piemēram, es atcerējos, man no rīta ir tas tā kā vingrojuma komplekss, tā kā tāds tai chi stila komplekss, un tā, kad es biju pabeigusi, es nācu pa šo, te man celīči ir tāds, ar priedēm, pīnijām. Un es pēkšņi tā sagribējās izstērpīties ar abām rokām. Es gāju un tvēru prieža zarus, un es sajūtu tā savienošanās. Es savienojos ar dabu, un es sajūtos kā kaķītis, kuram vajag izstērpīties un izbaudīt to. Un no tā, mīļie, rotaļāties vajag visādos veidos, lai ir prieks par notiekošo, lai tu vari izbaudīt to, ko tu piedzīvo, jo viss ir tikai rotaļa. Un loģiku maksimāli atslēgt tajos brīžos, bet ar noteikumu nepakļaujamies šitai te spēlītei pārāk daudz. Ir jābūt kontaktā ar realitāti, jābūt iesamētiem, un tad jau kaut kur pa vidu tā arī tā patīkamā dzīvošana parādīsies. Jauka jums dienu!